pleca plec, kā ievinieki, vēl tikko saukti, zaldātos, vēl tikko svīdi sauseklītis, un debes saule slēgdamos, vēl tikko ierakušies esam, līdz saknēm tēvu zemītē, un karogu par mūsu galvām, vēl tikko rotīņas vējš. Jūlijā Zatlera kungs Likteņdārzā rīko atvadu pasākumu. Viņš Latvijas vēsturē iegājis ar faktu, ka atlaidis parlamentu. Kā jūs vērtējat visus šos notikumus? Ja man būtu jāapraksta viss tas, kas pēdējā laikā notiek, un ko īstenībā ir ierosinājis Zatlera kungs, tad es to aprakstītu zem virsraksta, kad nav man, lai nav nevienam. Jūs saskatāt šo sautīgumu šajā lēmumā? Jā. Kādēļ? Tauta ir sajūsmā lielākoties. Kamēr tauta būs sajūsmā par līdzīgu raksturu epizodēm, tikmēr mums būs grūti uzsākt kaut ko konkrētu, lai mēs sasniegtu tos mērķus, ka cilvēks sāks justies labāk, arvien labāk. Tas viss izskatās pēc tāda. Tas ir viss ļoti nebūtisks, kas tiek darīts. Netiek runāts par to, kas ir īstie iemesli, kādēļ mūsu valsts un mūsu sabiedrība nevar atkopties. Kā jums liekas, kas ir tie iemesli? Kur tad īsti meklējam tā mūsu nelaimi, ja tā var teikt? Kāpēc mēs netiekam kaimiņi iet uz augšu un uz priekšu, bet mēs paliekam tur, kā esam? Man šķiet, ka tas ir meklējums mūsu nemākulībā, neprasmē un nepietiekošā kompetencē šos jautājumus risināt pienācīgi. Kā jūs vērtējat šis priekšplānā izvirzītais stāsts par oligarhiem, par viņu ietekmi uz valsts pārvaldi, uz valsts nozagšanu? Kā uz šo lietu skatāties? Es arī skatos kā uz teātri, jo tik tiešām es nevaru saskatīt ar vislielāko piepūli, es nevaru saskatīt, ka šie nosauktie 3 cilvēki būtu vainojami pie tā stāvokļa, kāds ir, teiksim, Latvijas valsts ekonomikā. Gluži otrādi, ja man ir jāvērtē, piemēram, ko cilvēki darījuši vispār Latvijā, ieskaitot tos cilvēkus, kam visu laiku ir bijušas iespējas Latvijas valstu vadīt. Ja es mēģinu saskatīt, ko konkrēti cilvēki Latvijā ir darījuši, atrastamies pie varas, jeb atrastamies atbildīgos valsts amatos, tad, ja mēs runājam par Aivaru Lembergu, tas ir vienīgais cilvēks, kurš var aizbraukt piemēram, uz Ventspili un redzēt, kas ir konkrēti izdarīts Latvijas valstī.